Kā tev liekas, vispār citās valstīs signāli arī ir savējie? Jā, ir, jā. Latvijā vienkārši ir tāda vēl tāda pēdiņa pieejams. Citās valstīs viņi par tiem signāliem runā jau brīvāk. Kas bija Anglijā, tur visi tur saka, jā, čau, mēs esam roboti, esam sistēmas lunātiķi, mums visiem tā tālāk, jā. Latvijā tu pasaki, ka tu esi kaut kāds, viņi jau tev tie kreisie kropļi no tā visiem tiem dienestiem armijām, tu nodevi sistēmu, jā, tu kā tu to varēji pateikt vispār, un tā tālāk. Tie vienkārši pēdiņi. Nu jā. Labi, man ir terārijas signāls savs, man jādodas. Давай. Террорис. Lai labi, dragā terārija. Ой, охери. Устал дрочить на обычное порно? Тогда скачай эту популярную порно-игру, которая взорвала весь интернет. Много сочных дырочек уже ждут твоей спермы. В этой игре ты можешь трахать сучек сколько хочешь. Игра создана от создателей CSGO и GTA 5. Успей скачать бесплатно на Android. Viņam tad vienkārši, nākai tāds. Tas reāli izklausījās pēc štrīpiņa. Tas, kurš to porno spēli reklamē? Kāds krievs tas bija? Kad porno spēli. Viņi jau tur tie vecie kropļi, viņiem ir nojogušies, viņi jau vispār slimnieki nav. Viņi saka nošaut, nosist. Mums ir tas mazs šūtings jāplāno, kur mēs viņi aģents vienkārši nogalinām ar pistolēm galvā iešojam. Jā, to vajadzētu, jā. Viņi varētu dzīvo. Jā, viņi varēs raudāt un pārdzīvot, tā kā, štrīpucīti nošāva, mūsu mīļo štrīpucīti, mūsu kolēģīti štrīpucīti nošāva. Tā visiem tā pohri par to štrīpu, kropus, kāds pedofils. Bet viņiem nē, viņiem sāpēs štrīpiņa nāve. Viņiem sāpēs, viņi raudās, tur priekšnieks, tur drošības dienestā izvilks lakatiņu ārā, slaucīs asarus, štrīpucīt nošāv. Kāpēc viņi gleizo viņu tik ļoti? What the fuck? Tas čeku čūvaks raksta, ķipa lūdzu asēm šo Kūmeru kanālā. Tā it kā tas būtu ķipa viņa servers. Kur es aizsūtīšu Lūksam, aizsūtīšu ziņu. Tavā office Lūka, tā it kā tas būtu tavs servers, kur ķipa var publicēt kaut kādas puspliks vecens un kur nē. Tā kā šis nav OKDD. Mēs arī Kūmerības publicējam arī parastā čatā. Tā kā tas arī jāzina arī pārējiem. Tā ir skata arī Kaupēnam. Lūka, tā it kā tas būtu tavs servers, kur ķipa var publicēt kaut kādas puspliks vecens un kur nē. Tā kā šis nav OKDD. Mēs arī Kūmerības publicējam arī parastā čatā. Tā kā tas arī jāzina arī pārējiem. Tā ir skata arī Kaupēnam. Tas ir pārsvarā parasti Discord servers, kur tā sūta. Tur tā lieta. Tas tā kā OKDD, ok, draudziņi down serveriķi, viņiem tā kā, šim ir jābūt citā kanālā, bet tajā plēm tā kā, ja mums ir atsevišķi Kūmeru kanāls un čats, vai ne? Un te var publicēt visu, ko tajā čatā var publicēt visu, vienkārši, ja tu gribi atsevišķi Kūmeru kanālā, ir tikai, kaut kāds tāds plecens par visu tādas porņīgas un tālāk. Bet izpausties, jā. Cilvēkiem ļauj izpausties. Bet var arī parastā čatā kaut ko likt. Kā kurš tos rules, dara rules, seko pēc rules, bet tā arī nav jau viss vajadzīgs sekot rulēm. Tas tā kā ieteicams. Laikam, jā. Nē, var publicēt jebko. Var likt jebkurā kanālā. Vienkārši tie kanāli, tie nosaukumi, viņi neko nenozīmē. Tu vienkārši staigā caur tām visām sienām, tā kā pilnīgi pie dirs. Ar ko ieliec bildi ar Kinderhauseru. Kinderhausers, tas ir kropls. Tas ir pedofils. Kinderhausers skatās uz to serveru, un mēs viņu saukam par pedofilu, viņam sāp. Viņam čes tā Dievs, Kinderhauserīts ir apkalts.
Viņi sūta dirst Kinderhaus arī, jā. Kas tavā office mājā viss kaut kādi aprīkojumi, lai izsakotu to Kasparu pedofilu un Štrīpiņu. Aprīkojums, jā. Nē, vienkārši kāda cilvēka gudrība varbūt tas. Arī viņi jau to bunkuru paši nekontrolē līdz galam. Tur tik daudz tie cilvēki strādā, viņiem tur zaļa balva, viss ir. Atnāk kaut kāds Štrīps, kaut ko tur iepirž, iepļūt. Viņi to Štrīpi vienkārši pasūta dirst. Un tad ar cilvēkiem runā normāli tālāk. Nu, viņi nespēja izkontrolēt, vienkārši viņi sūta dirst to priekšniecību. Tos visus gans, fašistus, pederastus. Baigi patika tas viens no jums klipa LV Moga. Paga, kā viņu sauc, aizpastīšos to. Viņa aizsūtīja vēl draugam. Tas kinda funny nu, bija priekš manis. Rīgas Sigma, jā. Tur bija kaupēns, ja? Jā. Tā kā Kaspars tur bildi. Jā. Lietuvā viņš saka. Tā kā patīk tas, ka viņš pasaka, es baigi sāku jūs signālu. Jā, gavā. Nu, jā. Tur nav perfekta bilde tam klipam, reāli. Nu, jā. Kā viņš to pasaka. Nē, nevajag to Kasparu īsto fočinu, lai tas Kaspariņš jau tajā bunkurā palēkā. Patēlo kaut ko. Kasparam pilnīgākā pieeja skatīties jūsu kanālu. Un... Nu, viņš ir vienkārši gailīts, viņš ir kreisais kāds stukačs. Viņš sēž, skatās, kas notiek, tad kaut kas te notiekās, viņš uzreiz zvan Štrīpam. Štrīpuzīt, avārijas situācija, šeit notiek slepena Štrīpiņa atdiršana. Un tad atnāk Štrīpiņš kopā ar Kasparu skatās, tahu viens otram ānusā stūķē savas mazās pipelītes. Un tā. Kinderhaus arī iesaistās tajā, jā. No Kinderhausers ir Štrīpam boyfriends, nu viņi jau tur cik gadus jau tajā dienestā kopā strādā. Viņi jau savus tūplīšu viens otram jau ir normāli, jau iedastējuši par šitiem gadiem. Jēgo. Viņi to sauc par mājām, tās ir mājas. Bunkurs, ja? Jā, bunkurs, mājas arī Kinderhaus ar anālu atver. Štrīpiņa anālu atver. Ka var viens otram iebāzt dirst ormāns, viņiem galvenais šajā dzīvē. Tas viņiem galvenais šajā dzīvē. Tā. Jā, tas vēl viens uzaicinājums. Es gribu, lai vēl kāds cilvēks atnāk. Man bunkurs atgādina dziesmu Bunkurs 13. Kas tas bija? Es lirikus neatceros, bet, nu, karoči. Es nezinu, tas neskaitas tā kā šlāgers, bet... Jā. Varbūt. Nu, kaut kas uz to pusi. Varbūt tās kaut kāds mājas, jā. Mājas, tā kā Štrīps saka mājas, mājiņas. Mājiņas, jā. Home sweet home. Jā.